Ločmels, Freibergs, vēlreiz Dānam Ločmelim. Vēl 40 sekundes Kelskais vairākums un šī vairākuma brigāde. Var nostāties uzbrukuma zonā, tur Egli tiek nogāsts vārdu priekšā, bet arī šeit un vārti! Rezultāts uz tablo 1-0. Latvijas izlases labāk, kad jāspēlē vēl 1 minūte un 27 sekundes līdz trešdaļas beigām. Skaidriskais vairākums ir realizēts. Jā, lieliski izspēlējuši vīri skaitlisko vairākumu. Haralds Egle, iespējams viņš pielidoja Ralfa Freiberga metienu. Redzēsim atkārtojumā, jā, bet labi kustējās Ripa, tikām arī pie Ripas kontrols vairākas reizes pēc metieniem pa vārtiem, spējām saglabāt Ripu savā rīcībā. Šeit arī caur aizmuguru Roberts Bukarts nomet metu Freibergs un, jā, trajektorijas maiņu vārdu priekšā. Turpat arī Oskars Baķi, turpat arī Haralds Egle un, jā, redzējām nu pat tikko Haralds Egle ir tieši tas, kurš pielaboja šo metienu vārtu priekšā, pārvirzot Ripu vārtos. 1-0. Latvija izvirzās vadībā. Eleganta epizode un arī vārtu gūms. Freibergam atpakaļ uz Ločmeli. Egle, Ločmels. Pagaidām bez metieniem. Bukarts diagonālu vārti! 2-0. Latvijas izlase realizē pirmo skaidrisko vairākumu no šīm 2+2 minūtes. Tātad vēl varēs turpināt vairākumu un Haralds Egle otro reizi šajā mačā gūs vārdus. Bet lieliski mūsējie spēja no sākuma izkarot Ripu, kur aiz vārtiem sarežģītā situācijā. Pēc tam caur Freibergu, caur Ločmelu, kamēr tika nomainītas puses. Un tur ļoti meistarīgi nospēlēja Roberts Bukarts, iemetot šo piespēli tieši nojā. Nu, lūk, tikko mēs tūlīt arī redzēsim. It kā rādīja metienu, bet tur nebija doma par metienu vispār necik. Egle arī sagriezies laicīgi. Tieši tagad mēs arī redzējām, sagriezās laicīgi, lai iemestu tajā nojā un spēja noturēt noju uz ledus. Un lieliski skaisti izspēlēts skaitliskais vairākums. Vakar nestrādāja skaitliskais vairākums. Īstenībā mēs arī tā ļoti necerējām uz to. Pie bezmaksas hokeja, bet diemžēl Latvija zaudē vienus vārdus. Olivers Kaskī pēc uzvarēta iemetiena samazina rezultātu starpību. Un no standarta situācijas, diemžēl, Latvijas izlase kapitulē. Jā, Olivers Kaskī izcēlām ar viņu pirms spēles. Minējām, viņš ir viens no bīstamākajiem somu hokejistiem, un ar viņš iepriekšējā spēlē izdarīja 5 metienus, atdeva vienu rezultīvu piespēli. Standarta situācija vakar. Lapīnskis guva vārtus, tagad nedaudz citādāk situācija Somi nospēlē arī pie šiem vārtiem precīzi. Jā, tīri spēja uzvarēt iemetienu Somu un uzreiz zibenīgi vēl saspēle tur uz zilās līnijas un uzreiz one-timer metienu izpildu. Olivers Kaskī šaujot īstenībā ļoti spēcīgi un ļoti precīzi tālajā stūrī. Tagad būs sarežģījums savā laukuma pusē. Metiens vārti, Kaspar metienu. Kaskī mēģināja bloķēt arī Laviņš, bet nespēja to izdarīt un Kaskī bija metiens. Jā, nevelti mēs viņu pieminējām pirms spēles. Pieminējām vairāk skaitliskā vairākuma sakarā, bet šeit formātā 5-5 divas lieliskas epizodes spēja nodemonstrēt šīs virknējums un arī Olivers Kaskī. Bet jāsaka, ļoti labi kustējās Somijas izlases spēlētāji mūsu zonā. Tur vairāk kārt bija tāda situācija, ka mums viens no aizsargiem bija tuvāk pie zilās līnijas. Somi tik aktīvi mainījās, mēs līdz galam kaut kur nespējām izsekot līdzi un tās pozīcijas bija jāmaina tik bieži, kad beigās tā iniciatīva tomēr pārgāja un Somi arī spēja uzlikt divas maiņas. Uz ledus un otrā pusē arī Laviņš. Iespēl pa labi Kaskī, brīvs metiens. Kaskī! Hat-triks! Olivers Kaskī, 3 precīzi metieni pēc kārtas pat, jo pirms tam neprecīzā viņam nebija starp šiem. Un viņš noformē hat-triku pirmais. Haraldam Eglem tagad ir jāatbild, nav variantu. Nav variantu, jā. 3 reizes laukumā iznāca Kaskī tagad pēc kārtas un 3 reizes pēc kārtas viņš ir guvis vārds. Un vēl mēs viņu pieminējām un atzīmējām spēles sākumā, pirms spēles pat. Jā,
Bursma vārtu priekšā tīrs metiens no zilās līnijas, bet ne visu redzēju šajā situācijā. Olivers Kaskī ļoti spēcīgi met un Vītols redzam. Nu, lai neredz līdz galam, un kad tik netur vēl trajektorijas maiņu vārtu priekšā. Beigās riptā diezgan augstu ielidoja vārtos. Jāatzīmē, Jormaka tieši nobrauc garām no aizvārds kameras. Mēs diezgan labi varējām redzēt, un skaidrs, ka tāds rūgtāks svaigs tagad ir Latvijas līdzstējiem, bet 4,5 minūtes arī jāspēlē, un tagad kur jāatrod